Es vairāk neēdīšu saldumus un beidzot būšu labā formā. Un tagad es tev pateikšu, kāpēc tā nav labākā ideja izmest visus saldumus un ēst tikai rīsus, vistu un dārzeņus. Iedomājies, tu līdz šim brīdim visu mūžu, iespējams, visticamāk, esi ēdis katru dienu saldumus, un tagad tu izdomāji, ka pēkšņi vienā dienā tu vairāk neēdīsi saldumus un būsi pat veselīgākā persona no šīs dienas un sasniegs savu mērķi. Nē, tā nenotiks. Tu ātri vien norausies, iespējams, jo tu to kādreiz esi mēģinājis, un pēc nedēļas, vai 2, vai mēneša, ja tu tik ilgi izturēji, tu norāvies un atgriezies atpakaļ ar dubultu jaudu, sāk ēst saldumus un visas bulkas, čipšus, saldējumus, končas un visu pārējo. Labāk atrodi alternatīvas saldumiem, kas ir ar zemāku kaloriju daudzumu, augstāku proteīnu saturu, un izbaudi dzīvi, izbaudi ēdienu. Tev ir jāēd garšīgi, tev ir jāēd pilnvērtīgi, lai tu sasniegtu savu mērķi, nomestu lieko svaru, uzaudzētu muskuļu masu. Tu nevari ēst tikai pliekanu, negaršīgu ēdienu. Iemācies viņus nepārēsties, kontrolē savu sāta sajūtu, un tu noteikti dosies uz priekšu, izbaudot ēdienus, izbaudot dzīvi un priecājoties par saviem labajiem rezultātiem.